Šodien mēs atrodamies Ropažu pilsdrupās un jau nedēļas garumā norit pasākumu cikls, tā varētu teikt, Eiropas kultūras mantojuma dienas. Un šogad, veidojot šo pasākumu, biedrība Rodenpojs kopā ar Ropažu novada pašvaldību šo pasākumu esam veltījuši un uzsvaru likuši tieši uz jauniešiem, iesaistot pilnībā visas vispār izglītojošās izglītības iestādes Ropažu novadā. Un šī gada mantojuma dienas balstās uz tādiem trim lieliem stūrakmeņiem. Vairāk dienu garumā Ropažu novada izglītības iestādēs bija lekcijas, tātad dažādi lektori no dažādām institūcijām, no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, no Vēstures institūta, no Kultūras mantojuma pārvaldes, no Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes. Jauniešiem lasīja lekcijas par dažādām tēmām, par arheoloģiju, par kultūras mantojumu nozīmi, par dažādām vēstures palīgdisciplīnām. Otra lieta bija tātad uz Ropažiem brauca amatu meistari, kas tātad vadīja meistarklases. Tas bija mākslas skola audzēkņiem, kuri jauniešiem bija iespēja tātad, Latvijā zinām meistaru pavadībā izgatavot pašiem kādu priekšmetu, tātad meistarklasēs izgatavot kādu priekšmetu. Un šodien, tātad 7. un 8. septembrī šeit Pilskalnos, izmantojot dzīvās vēstures metodi, mēs no visām novada skolām uz šeit aicinām 6. klases, kas tātad iepazīstas gan ar šīs vietas vēsturi, gan jau manis pieminēto dzīvās vēstures metodu izmantojot iepazīstat viduslaika periodu. Kultūras mantojuma dienas mēs organizējam kā biedrība 8. gadu, pēdējos jau daudzus gadus ciešā sadarbībā un daram to kopā ar Ropažu novada pašvaldību. Un tas mūsu mērķis, drīzāk pat varētu teikt, tā lieta, ko mēs gribam nodot, ir tātad šīs vērtības, kuras mums ikdienā ir blakus, bet mēs viņus bieži vien nepamanām. Un, manuprāt, šādi pasākumu cikls ir brīnišķīga iespēja, kā to izdarīt. Un, kā jau minēju, šogad uzsvaru liekam tieši uz jauniešiem, tāpēc reizēm ir tas jautājums, vai tad būs kultūras mantojuma dienas vai nebūs. Viņas ir, tikai šoreiz viņas varbūt nav publiski ikvienam pieejamas, bet tieši sadarbojamies ar izglītības iestādēm, kuri jau novadā ļoti daudz, un lai mēs ar visām šīm skoliņām varētu sadarboties, mums vienkārši nav laika un kapacitātes, lai iesaistītu vēl kādu.